Mēs esam sazinājušies ar uzņēmēju Kirovu Lipmanu. Labrīt, Lipman kungs. Labrīt. Ir zināms, ka Ukrainas uzņēmums KVV Grupa par maksāt nespējīgās akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs pircēju tika izraudzīts tādēļ, ka deva stingras garantijas atliktam maksājumam, tā norādījis maksāt nespējas administrators. Kā jūs vērtējat šo Liepājas Metalurga pārdošanas noslēguma procesu? Pirmkārt, nevajag visiem stāstīt, ka tā ir Ukraina. Bet tā jau sen ir Krievija. Mēs visi zinām, ka Krima jau sen ir Krievija pieder. Un tad nevajag maldināt cilvēkus. Tas ir viena lieta. Tātad tas ir Krievijas uzņēmums? Kā tāda. Otrs, man tāda informācija nesevišķi patīkam par tiem vadītājiem KVV kompāniju. Bet, lai Dievs dod. Kāda ir šī informācija? Nesevišķi klāba informācija par viņiem. Bet jūs saskatāt būtiskus riskus? Riski jau pastāv jebkurā laikā, jebkurā gadījumā. Kas būtu tas sliktākais scenārijs jūsuprāt? Man pat grūti pateikt. Viņi nekad nopietni nenodarbojas ar metalurģiju. Viņi nodarbojas ar metalūžņiem. Tas ir pavisam kaut kas cits un nezinu. Bet jūsuprāt, tad Liepājas Metalurgs varētu arī neatsākt strādāt ar šo investoru pircēju? Man negribas par to domāt. Es tieši otrādi gribu, lai Metalurgs strādā. Bet tas, kā viss tās notic, man nepatīk un es domāju, ka daudziem nepatīk. Viss bija aizklāts, nebija atklāta informācija. Pat man, jūs ziniet, tas ir vispār nonsens. Es varu iedevu savus piedāvājumus un 60 miljonu plus 3 mēnešu laikā pacelt Metalurgu un vēl vairāk. Ja, piemēram, Prudence uzskatīs, ka labāk pārdot pēc 3 mēnešiem, kad pacels Metalurgu, es viņam pateicu, jums pavisam būs citu cena, un jūs varēsiet pārdot par daudz vairāk cenas, ja darbošais Metalurgs būs. Jūs tikai man nosaksiet tos izdevumus, ko es ieguldīju, un ar to arī beigsim. Ko viņi man izdarīja? Viņi man izsauc it kā uz pārunām, un tad man iedeva papīru, es nemaz mucu vēl nepavēru vaļā. Man iedeva papīru, kuri parakstīja padomu loceklis, pat ne prezidents, ne viceprezidents, padomu loceklis, ka es esmu brīvs. Viss vienā teikumā. Vai jūs varat iedomāt? Es domāju, tāpat arī ir ar meklēšanu to investoru. Es domāju, tas pats notiek. Sakiet, valdības pārstāvi ir izteikušies, ka ir cerības atgūt vairāk no Liepājas Metalurga nekā tagad pēdējā laikā bija cerēts no tām investīcijām un ieguldījumiem, ko valsts tur ir devusi. Vai jums ir šādas cerības arī pamatotas šķiet? Kad viss notiks, tad var runāt. Es tam neticu, un man ir savs domas. Jā, lai Dievs dot, es vēl arī saku, lai tas Metalurgs pacelt un strādā. Bet, ziniet, man ir šaubas, bet labi. Un vēl ko es gribētu pateikt pēdējā. Tomēr Liepāja ir strateģiska vieta. Un es brīnos, kā vispār tā var darboties un kā var tādu investoru atsūtīt uz šejien. Tad jūsuprāt, labāk vajadzēja izvēlēties otru uzņēmumu United Group? Es nesaku, kā labāk vai sliktāk, bet es saku, ka šeit nav līdz galam pārbaudīts klients. Viennozīmīgi nav pārbaudīts klients līdz galam. Man ir informācija pavisam cits. Jā, vēl šodien notiks Latvijas Hokeja federācijas kongress. Pirmkārt, vai esat gatavs turpināt darbu prezidenta amatā? Ziniet, es jums pateikšu, ka es ar lielu prieku atradīsies manā vietā konkurence un gribēs vadīt federāciju. Tā nav, ziniet, vienkārši tāda, institūcija, tur vajag nopietni strādāt. Es nevaru, piemēram, atļauties vienreiz mēnesi atnākt uz federāciju un paprasīt, kā iet. Es katru dienu esmu federācija stundu vai 2 stundas, bet es esmu federācija vienmēr. Un, protams, tas nav tik viegli. Gan no laika ziņām, gan no naudas ziņām, gan no zināšanām vispār. Bet valsts interesēs, ja tiešām es esmu vajadzīgs, protams, es esmu valsts pilsonis, man ir kaut kāda atbildība pret šo valstu. Es esmu gatavs turpināt. Un kādi vēl būs galvenie aktuālie jautājumi, par ko kongresā tiks runāts un lemts?
Nu, pirmkārt, mums ir ļoti laba situācija izveidojusies. Mums U18 ir A grupā un ļoti nopietni jāgatavojas pasaules čempionātam. U20, kas notiks drīz tuvākā laika decembrī mēnesi. Mums ir izredzes tikt uz A grupu. Es domāju, mēs ļoti sev parādījām par visiem šiem gadiem, kamēr mēs esam federācija, 18 gadu pēc kārt mēs esam A grupā, nu, tas jau kaut kas nozīmē. Man bija šī tāda, ziniet, sāpība bija, kā basketbolu vadīja pateica, mēs dabojam vienu etapu uz Eiropas čempionātu. Protams, ka tas ir svarīgāk nekā hokejas pasaules čempionāts 2006. gada. Nu, tas sniegli man uzzināja prezidents ar federāciju, man piezvanīja, pateica, ko cilvēki vispār domā par kaut ko vai ne. Viņi var līdzināt basketbolu un hokeju, kā vispār tas notiek. Tā nedrīkst darīt. Katrs sporta veids ir savai nopietni darbs un nedrīkst apvainot citu federāciju.